cilvēks nāca pie Kristus, ja es esmu vedis cilvēku pie Kristus, un viņam teica, zini, tagad klausies, nāc pie Kristus, tev būs baigi forši, jā, Dievs tev mīl, viņš tev visu uz rokām nesīs, no parādiem izvedīs, laulības sakārtos, nu tagad būsi zirgā, jā, un viņš tagad nāk, vienu brīdi ir labi, jauki, nu līdz pirmam konfliktam atkal ģimenē, kad sieva pasaka kaut ko asāk, tam atkal spurs gaisā, ko tu Dievs, tu to sievu nepārveidoja. Nu, teiksim tā, bet Dievs gribēja pie tevis sākt pārveidot. Nu, tur sākās tā, kāri sākās, jo te ir tāds labs arī paskaidrojums no tā, ka, nu, mēs iekārojam, mēs skaužam, mēs slepkavojam. Nu, tā arī sākas, nu, ka sāk skaust, ka kādam ir kaut kas labāks. Pagaid, kāpēc manī nav, jā? Un tad bieži vien, lai es varētu pacelties, man jānonicina tevi. Es nākot pie Dieva, pirms vēl pasaulē būdams, tiešām bija ļoti greizsirdīgs. Un vienkārši to, teiksim tā, paldies Dievam, Dievs no tā dara brīvi darījis, bet atceroties, ja, man nav kauns par to runāt, ja, bet atceroties to, ka tā mana greizsirdība bieži vien man ieved tādā ārprātā, kad es vienkārši, nu, varēju burtiski, nu, nicināt, atklāt, ja, kaut ko riebīgi pateikt,